Jodam tāpatās kā daudziem citiem mikroelementiem ir ļoti liela nozīme mūsu organismu darbības nodrošināšanā. Jods ir svarīgs ar to, ka darbojas vairāk dziedzera hormonu sintēzē, ražošanā un nodrošina mūsu organismu ar vairāk dziedzera hormoniem pietiekošā daudzumā. Jāsaka tā, ka tā pavisam godīgi es neesmu pārāk liels joda piekritējs, jo Rīga, Jaugava, Kurzemes daļa šeit joda nepietiekamības vai deficīta nepastāv. Joda deficīts Latvijā pastāv ļoti nelielā apgabalā, apmēram 6% cilvēku, vairāk uz valsts austrumiem. Joda nepietiekamība gan ir sastopama nedaudz vairāk, apmēram 3–6% cilvēku, kā to liecina pētījuma dati 2018–2020 gadi. Bet, jebkurā gadījumā, kas par jodu jāatcerās, tā gluži noniecināt jodu nevar, bet ir, protams, zemes, kur joda papildus lietošana ir ārkārtīgi liela nozīme. Tās ir tās zemes, kur joda deficīta dēļ veidojās liels kākslis, vairāk dziedzers ir liels apjomā. Mums, paldies Dievam, augsnē, ūdenī, it sevišķi ņemot vērā, ka mums ir ūdens tuvu, Baltijas jūra ir tuvu. Mēs tomēr esam ar jodu nodrošināt pietiekošā daudzumā. Ja parastam cilvēkam ir nepieciešams apmēram 150 mikrogramu jodu, tad grūtniecēm un barojošām mātēm tas ir ap 250–290 mikrogramiem diennaktī. Un galvenokārt mēs to varam nodrošināt, ēdot sabalansētu, pareizu uzturu. Un te, protams, rodās jautājums, kādi produkti satur jodu. Visi jau zina, ka jods ir jodētā sālī, aļģēs un jūras produktos, bet jāsaka tā, ka tas jautājums ir izcināms daudz vienkāršāk. Mums ir jāēd pietiekoši daudz zivs, tā piemēram ir mensa, tā ir tuncis, tā ir makrele, tās ir sardīnas un piena produkti. Siers, olas, biezpiens, skābu produkti, kuros ir pietiekošā daudzumā jods, lai nodrošinātu šo daudzumu, kā es minēju, kas ir nepieciešams jauniešiem un pieaugušajiem cilvēkiem diennaktī. Mēs ar ūdeni, ar gaisu, ar mūsu Latvijas vietējiem ražojumiem produktiem uzņemam jodu pietiekošā daudzumā. Lai jums visiem laba veselība!